Dagdas jauniešu iniciatīvu centrā jauniešu biedrības no visa novada pulcējās uz pirmo oficiālo pasākumu nesen kā atklātajā ēkā. Lielas tāds prieks, ka uz mūsu pirmo pasākumu, kas notika tieši šajā centrā, ieradās tik daudz jauniešu un bija ļoti aktīvi, jo pagājušo gadu, kad mēs svinējam valsts svētkus mūsu bērnu un jauniešu centrā, kas atrodas Alējas ielā 11. Mēs varējām tur satikt tikai jauniešus no Antrupenes un no Bērziņu pagasta, jo vienkārši pietrūka mūsu telpu, bet tā, ka mums ir vēl viens centris un šeit ir plašas telpas, tad šodien te pulcējās jaunieši no 6 jauniešu biedrībām. Pasākuma laikā jaunieši piedalījās viktorīnā, kuras jautājumus sastādīja Turisma informācijas centra speciālisti, kā arī jauniešu biedrības Dagne sagatavotajās aktivitātēs. Šoreiz erudītākie izrādījās jauniešu biedrības Ašo kompānija komanda. Paši jaunieši atzīst, ka pasākums bija izdevies un ir pateicīgi rīkotājiem par jautri un aktīvi pavadītu vakaru. Es gribētu pateikties Dagdas novadam par šito organizēto pasākumu, kurā mēs varējām jautri un aktīvi pavadīt savu brīvo laiku. Un ceram uz turpmāko sadarbību, ka arī vēl kādreiz mūs uzaicinās un kaut ko interesantu izdomās. Dagdas jauniešu iniciatīvu centrs Parka Roze sniedz novada jauniešiem līdz šim nebijušas iespējas dažādu aktivitāšu rīkošanā visa novada mērogā. Jaunieši to spēs novērtēt arī turpmāk, aktīvi iesaistoties dažādu pasākumu rīkošanā un attīstot sadarbību starp pagastu jauniešu biedrībām. Es domāju, ka mūsu jauniešu pulciņš tā paliks ar vienu lielāks, jo tiešām iespējas ir gan jauniešiem, kur palikt vajadzības gadījumā, tas arī ir ļoti svarīgi. Varētu sadarboties ciešāk kaut kā ar šitiem pasākumiem, kaut ko jaunu iegūt, varbūt sasaistīt vairāk cilvēkus tur, lai būtu labākas attiecības starp novadiem, pagastiem. Šeit kopā var būt bērni no vairākiem pagastiem, viņi var salasīt, svinēt kaut kādus svētkus, organizēt kopējus pasākumus, tad diskotēkas, kaut kādus konkursus. Tāpat dzimšanas dienas viņi var svinēt, gaiši, vietas, daudz, silti. Gatavojoties valsts svētkiem, pasākumā tika prezentēta jauna galda spēle, kuras autori ir paši jaunieši, kā arī pašs atcerēta dziesma Es mīlu Latviju, kuras skanējums patīkami pārsteidza visus klātesošos. Arī jaunieši no novada pagastiem bija godam gatavojušies un priecēja savus vienaudžus ar atraktīviem priekšnesumiem. Trešo reizi Dagdas novadu apmeklē mobilais veselības aprūpes centrs, kas aprīkots ar modernu diagnostikas aparatūru. Pacientus pieņem augsti kvalificēti speciālisti no Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas. Veselības un sociālo pakalpojumu centra Dagda vadītājs atzīst, ka centrs sniedz lielisku iespēju vietējiem iedzīvotājiem bez maksas veikt diagnostiku saviem bērniem. To, cik bieži speciālisti no Rīgas dodas ciemos uz Dagdas novadu, atkarīgs no ģimenes ārstu izveidotās rindas. Ārsti veido paši šo rindu, cilvēki nāk pēc rindas uz šejieni, un, protams, šis centrs nebrauks vienkārši tā, nezinot, kas šeit sagaida, un pieņemsim, neatnāk neviens, nav reklāma nostrādājusi. Šoreiz reklāma pat nav bijusi. Ir konkrēti cilvēki zināmi, viņiem ir nozīmēts, jo mūsu ārsti uz vietas skatās un redz un saprot, kādas ir problēmiņas un kā, lai viņas varētu kaut kā risināt, jābūt labam, kvalificētam ārstam speciālistam. Diagnosticēt problēmu laicīgi ir daudz vēlamāk nekā ārstēt jau ielaistas slimības sekas. Mobilais veselības aprūpes centrs sniedz iespēju apmeklēt speciālistus, nemērojot tālo ceļu uz Rīgu. Tādējādi tas ir izdevīgi arī reģionos dzīvojošajiem iedzīvotājiem un ļauj samazināt izdevumus uz ārstu apmeklējumu un zāļu rēķina. Ietaupās laiks, ietaupās nauda. Aizvedot mazu bērnu līdz Rīgai, līdz vienības gads slimnīcai, tas jau ir, viņš ir aizbraucis, viņš ir pārguris, un viņam negribās nekādus dakterus. Tas ir izdevīgi visiem.
gan doktoriem vieglāk apskatīt to bērniņu, ka viņš piebrauc klāt, gan bērniem un vecākiem. Mobilais veselības aprūpes centrs izveidots pateicoties Bērnu Klīniskās universitātes un labdarbības organizācijas Ronald McDonald House of Charities Latvijas sadarbībai. Organizācija dibināta 2007. gadā ar mērķi palīdzēt Latvijā dzīvojošajiem bērniem, kuriem ir apgrūtināta pieeja kvalitatīviem medicīniskiem pakalpojumiem, īpaši lauku reģionos. Noslēgusies bēru ceremoniju Sajietu nama celtniecība Andrupenē. Uz jaunās ēkas iesvētīšanu bija ieradušies vairāki desmiti vietējo iedzīvotāju, kā arī skolēni no Andrupenes pamatskolas un Dagdas novada domes amatpersonas. Gadu griezumā sarunājoties ar cilvēkiem, ar pagasta pārvaldi, bija tā doma, ka mēs pavadot pēdējā gaitā savus radiniekus, to pienācīgo apstākļu līdz galam nebija, teiksim tā. Un tad, kad mums tā naudiņa parādījās, tad es gribētu lielu paldies pateikt gan būvvaldē, gan pagasta pārvaldē, gan plānošanas nodaļai, gan arī celtnieku kungiem, kas to visu uz saviem pleciem, sagādāja. Vietējās draudzes prāvests Mihails Savickis uz Andrupeni bija atvedis bīskapa Jāņa Buļa sveicienu un 14 svētbildes, kuras ar laiku rotās jaunās kapličas sienas. Prāvests arī pats piedalījās projekta realizācijā, sniedzot dažādus ieteikumus. Jūsu klātbūtne šodien tik kuplā skaitā liecināja to, ka šai āka mūsu Andrupenī patīšām ir vajadzīga. Protams, pateicība jūsim visiem, kas pielikat rūku, kaut nedaudz, manu šeit nopelnu nav nekaidu, vienkārši varbūt dažas dūmas kaut kur, kaut kā, bet pēc būtības tas viss ir domāts, lai kalpotu Dievam, lai kalpotu tiem cilvēkiem, kuri atstoja šo pasauli. Objektu vietējie iedzīvotāji gaidījuši jau sen. Pirms novadu reformas ēkas būvniecībai līdzekļus centās piesaistīt toreizējās Andrupenes pagasta vecākais Jānis Brils. 2004. gadā tika uzsākta kapsētas teritorijas paplašināšana. To iztīrīja no atkritumiem un kritušiem kokiem. Ar laiku uzstādīja arī žogu. Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāji norādīja, ka objekta tapšanā lielu ieguldījumu devuši arī Andrupenes pagasta iedzīvotāji. Liels prieks, ka mēs tagad varēsim tieši to pēdējo aizvadīt mūžībā ar godu katru cilvēku mūsu pagasta. Un, ne tikai, teiksim, Andrupenes kapiem, bet arī visi, kas ir mūsu pagasta cilvēciņi, varēs, teiksim, šeit atvest uz pēdējo misiju katru savu radinieku, draugu un kā saka, pienācīgi to visu veikt mūsu prāvestam un visi atvadīties labā, gaišā telpā. Tiešām šodien var teikt tāda pateicības diena. Paldies, paldies visiem par to, ka tāda celtne ir tapusi. Ķepavas vides un kultūras centrā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gada dienai notika pirmais pasākums, kuru apmeklēja negaidīti liels iedzīvotāju skaits, kas uzskatāmi parādīja objekta nepieciešamību pagastā, kā arī izkliedēja bažas par to, vai turpmāk pilnvērtīgi tiks izmantotas visas centrā piedāvātās iespējas. Godīgi sakot, es biju ļoti patīkami pārsteigta, kad bija tik ļoti liels cilvēku daudzums, negaidīti, bet es sapratu, ka šitā zāle bija ļoti vajadzīga, izrādās, un perspektīvā viņa būs vēl aktuālāka. Es ceru, un mēs vēl vairāk cilvēkus šeit lūksim un nāks. Un šodienas svētki, 18. novembris, Latvijas valsts svētki izdevušies, man tā liekas, ir diezgan labi. Uz pirmo svinīgo pasākumu Ķepavā bija ieradušies arī ciemiņi no blakus pagastiem, kā arī Dagdas novada domes amatpersonas, kuras apsveica centra vadītāju un pagasta iedzīvotājus ar jauno mūsdienīgu objektu. Man ir ļoti liels prieks šodien būt kopā ar jums šajā jūsu skaistajā pasākumā.
Ne jau tikai arī tāpēc, ka šodien ir Latvijas dzimšanas diena, bet arī tāpēc, ka šodien jūs svinat arī sev svētkus ar to, kad jūs esat atkal atpakaļ tikuši savā kultūras namā, savā vietā, kur jūs varat tikties, darboties, kur jūs varat risināt dažādas lietas, problēmas, kur jūs varat nākt dejot, dziedāt. Ķepavas vides un kultūras centra būvniecības darbi nu jau noslēgušies, un atlicis vien iekārtot ekspozīciju zāles, kurās atradīsies meža dzīvnieku un dažādu augu sugu eksponāti, kuri ar laiku kalpos kā izglītojošs materiāls ne tikai novada skolēniem, bet arī pieaugušajiem. Līdz 2. decembrim Dagdas novada Tautas nama izstāžu zālē ir apskatāma Dagdas novada folkloras centra 10-gadē veltīta izstāde Laiku lokos. Ir sanācis tā, kad novembra mēnesis ir ne tikai mūsu valsts dzimšanas diena, bet tas ir laiks, kad tika dibināts Dagdas novada folkloras centrs. Kad mēs paveram izstāžu zāles durvis, mēs it kā nokļūstam tajā laikā un tajā vidē, kad dzima mūsu valsts. Tas ir 20. gadsimta sākumā, jo šeit izstādē ir savākti tā laika priekšmeti, kuri it kā ir to notikumu liecinieki. Īpaša vieta izstādē ir atvēlēta Dagdas rakstiem, kuri redzami gan Dagdas tautas tērpā, kuru plaši izmantoja 19. gadsimta vidū, gan Dagdas zeķēs un neparasti garajos cimdos, kuri izgatavoti pēc Graudiņas 1946. gadā adītajiem cimdiem, kuri glabājas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Izstāde bija tāds stimuls atkal savākt visus tos senatnes priekšmetus, izspodrināt un piedāvāt apmeklētājiem, lai arī varbūt tieši arī bērni varbūt, kuri vēl nezina, ko lietoja, kā lietoja, kādi priekšmeti bija tajos laikos, varēja to atnākt un to visu gan apskatīt, gan kā šodien piedāvājam arī pagaršot tēju no senatnīgā patvēra un paklausīties patafonu mūziku. Folkloras centrs ar Kultūra kapitāla fonda atbalstu tika izveidots Dagdā 2002. gada novembrī, kļūstot par pirmo šāda veida centru Latvijā. Par savu galveno mērķi Folkloras centrs izvirzīs tradicionālās kultūras mantojuma un novada saudabības glabāšanu, aizsardzību un kopšanu. Mana Latvija vienkārša un dabiska. Ik lietā plūstošs mīļums un sirsnība. Mūsu cilvēki, mūsu meži, mūsu upes un ezeri. Dagdas novada Tautas namā, kā katru gadu notika svinīgais pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienai. Pasākuma laikā tika godināti 11 novada iedzīvotāji, kurus izvirzīja pagastu pārvaldes. Viņi saņēma Dagdas novada pašvaldības atzinību par godprātīgu darbu sava novada labā un ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tie ir cilvēki, kuri ilgstoši un apzinīgi strādā savās darba vietās, ir ļoti aktīvi novada sabiedriskajā un garīgajā dzīvē, izpalīdzīgi un labestīgi ikdienā, kuri ceļ godā sava pagasta un sava novada godu. 18. novembris ir datums, kad visi kaut uz brīdi aizmirstam savas ikdienas rūpes un problēmas un pieminam savu tēvu ieguldījumu Latvijas kā neatkarīgas republikas izveidē. Tā laika cilvēki nereti šim mērķim ziedoja daudz vairāk nekā tikai mantiskās vērtības. Tādēļ mums jābūt pateicīgiem par to un jāsaredz pozitīvais sev apkārt, neskatoties uz politisko un ekonomisko situāciju valstī. Svētki ir gan atskaites punkts paveiktajam, gan jaunas apņemšanās. Tāpēc novēlu visiem mums būt uzņēmīgiem, enerģiskiem, aktīviem un radošiem, lai arī turpmāk mēs varētu lepoties ar labi padarītiem darbiem sava novada un Latvijas valsts labā.